Aizliegts, liegums, sods. Šādi varētu raksturot Latvijas dabas aizsardzības sistēmu. Ja reiz Gaujas Nacionālajā parkā tiek konstatēts biotops, jebkāda saimnieciskā darbība ir aizliegta, pat tad, kad koki ir gājuši bojā. Arnis Mužnieks mums parādīja piemēru, kā cilvēka bezdarbība var novest pie biotopa bojājas. Lakstaugiem bagāts egļu mežs pārvēršas par lazdu audzi. Šeit ir paciemojies mizgrauzs, tās egles nav novāktas un vairs nav šī egļu vainaga klājuma un ir klāta lazda. Un lazda pārņem visu šo te platību. Ja cilvēks šeit būtu pācis ārā šos te bojātos kokus un sastādījis jaunu mežu, tad pēc kādiem gadiem šeit būtu atkal biotops. Tātad egle mirst, lazda pārņem platību un vērtīgs biotops izzūd. Un tas notiek tāpēc, ka mēs aizsargājam aizliedzot, nevis aizsargājam rīkojoties saimnieciski. Tā šķiet, ka dabas sargāšana ir tikai nekā nedarīšana. Kaut gan mēs redzam, ka pat atsevišķus biotopus, lai uzturētu labā stāvoklī, ir kaut kas jādara. Jo pretējā gadījumā tās vērtības, kamdēļ šis te biotops ir izdalīts, zūd. Tas nenozīmē, ka visi bojātie koki aizsargājumās teritorijās būtu jānovāc. Tie var kļūt par dzīvotnēm putniem, kukaiņiem un augiem. Taču šobrīd sanāk, ka meža īpašnieks var tikt sodīts pat tad, ja savā īpašumā vēlas nelielā apjomā iegūt malku.